pienāk labākajā gadījumā tas brīdis, kad viss beidzās, un tu paliec viens. Un tas būs tas brīdis, par ko mēs šodien runāsim. Šāds jauns veids, kā mēs kontaktēsimies ar jums, dzīvības kokam ir paredzēts, reizi 2 mēnešos. Mēs ļoti gaidītu jūsu jautājumus, jūsu atsauksmes, ierosmes. Esiet lūdzu aktīvi, rakstiet mums, nekautrējieties no visvienkāršākiem jautājumiem. Tā mums būs vieglāk sagatavot nākamās programmas un aicināt speciālistus, kas jums būtu interesanti. Un tā tad. Šodien pie mums ciemos ir profesora Dace Baltiņa, fizikālās medicīnas ārste Ilze Haznere, ārste Irēna Putniņa un mākslas terapeite Sanita Ciganovska. Droši vien dosim vārdu Dacei Baltiņai. Pirmajai, lūdzu. Es vispirms gribētu izteikt lielu paldies Dzīvības kokam par šo iniciatīvu, jo ir lietas, ko cilvēki tā droši var pajautāt ārstam, draudzenei, bet, kā mēs zinām, interneta vide ir vieta, kurā visdrošāk var uzdot tādas jautājumas, ko bail skaļi pateikt. Un tādēļ es ļoti ceru, ka klausītājies un klausītāji nekautrēdamies uzdos dažādas jautājumas. Par šo tēmu, par psihosociālo rehabilitāciju, kā jau kolēģe teica, vēzis ir tā diagnoze, gluži tāpat kā daudz cits dzīvību potenciāli apdraudošas slimības, kas visu dzīvi pāršķeļ it kā 2 daļās - dzīve pirms un dzīve pēc. Un būtībā tas, kam būs veltīts šis raidījuma cikls, es saprotu, ir dzīve pēc vai dzīve ar vēzi. Un psihosociālā rehabilitācija tā ir varbūt atpazīta un zināma metode citvietā ārpus Latvijas. Latvijā tā ir relatīvi nesena. Es negribu teikt, ka pat svaigi mēs par to sākam runāt. Mēs par to runājam jau sen. Un pirms es dodu mikrofonu tālāk, es gribētu teikt, ka ar dažādām ārstēšanas metodēm, ķirurģiju, apstarošanu, medikamentiem mēs ārstējam miesu. Bet ļoti būtiska ir dvēseles dziedināšana. Es tieši uzsveru vārdu dziedināt. Mēs varam ar vārdu, ar attieksmi, ar skatienu, ar glāstu, ar kustībām. Un tādēļ arī es ļoti pozitīvi skatos uz šo iniciatīvu un ļoti ceru, ka varēsim kopīgi daudzas lietas risināt. Paldies! Es dodu kolēģei Ilzei. Sveicināti, cienījamie pacienti. Mana specialitāte ir vairāk saistīta ar palīdzību pēc notikuma, ar rehabilitāciju, par tiem līdzekļiem, ko cilvēks var izmantot, lai uzlabotu savu fizisko un arī garīgo funkcionēšanu. Un, kā saka, rehabilitācija ir visu līdzekļu izmantošana, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, cilvēku iespēju funkcionēt. Un vairāk jau varbūt tieši ir, mēs nodarbojamies ar fizisko, bet katra fiziskā saskarsme, katra lieta, ko mēs palīdzam, ir saistīta arī ar psiholoģisko sadarbību, ar atbalstu, ar pārunām, ar dažādiem ieteikumiem, un ne tikai medicīniskiem, bet arī tīri sadzīviskajiem. Labdien! Mans uzdevums šeit ir mazliet runāt vairāk šoreiz par miesu, nevis par garu. Es pārstāju uzturu speciālistu biedrību un runāšu par to, cik būtiski tomēr ir atcerēties par to, kā mēs ēdam, ko mēs ēdam. Droši vien ir ļoti būtisks arī tās domas, ar kurām mēs jau gatavojam ēdienu un ko tieši mēs izvēlamies. Protams, uzturs un ēdiens tas nav zāles, tā ir mūsu ikdiena, bet no tā, cik veselīgi un pareizi mēs ēdam, droši vien ir atkarīgs arī rezultāts, kā mēs dzīvojam, kā mēs spējam sadzīvot ar dažādām slimībām, būt aktīvi, apmierināti ar dzīvi. Tā kā tā ir, šoreiz tā ir tā mana nozare. Labdien! Un mans uzdevums šodien ir pastāstīt par mākslas terapiju, par to, kas ir mākslas terapija, ar ko nodarbojās un kādas iespējas ir darbojoties šajā terapijas veidā, un varbūt arī lauzt stereotipus par to, ka nav jābūt māksliniekam, lai varētu piedalīties mākslas terapijā.
Mēs būtu vairāk vai mazāk iepazinušās, par ko mēs šodien runāsim. Man būtu tāds jautājums profesorai Baltiņai. Mēs pirms tam runājām par to vēzi un par to saistību ar galvu cilvēku. Bet ziniet, tad, kad beidzās, kā es teicu, visas tās terapijas, beidzās stari un beidzās hormonu terapijas, un kad tu tāds paliec, ar ko tad sākt tajā brīdī? Protams, ir jauki smaidīt un jauki, kad ir apkārt mīļi cilvēki, bet tās pārmaiņas, kas ir notikušas tavā galvā un kas ir notikušas tavā ķermenī, ir milzīgas, un tās nebeidzās, viņas turpinās, viņas iet uz priekšu. Un kā tad vislabāk, kā tad pieņemt sevi tādā brīdī? Protams, kad es saprotu, ka tas nav īsā laika periodā, tas arī prasa laiku, bet ar ko tad sākt un kā turpināt uz priekšu? Viennozīmīgi es nevarētu jums atbildēt, dariet to vai dariet šito, jo būtībā vēža slimnieka tajā slimības Golgātas ceļā ir vairāk šie te krusta punkti, kad būtībā šīs ārkārtīgi smagā psihoemocionālais sastrēgums galvā rodas, un pirmām kārtām tā ir diagnozes apstiprināšanas brīdis, kamēr mēs gaidām šo diagnozi, mēs ceram, mēs domājam, ka varbūt tā ir kļūda, un būtībā šī brīdī es vēlāk uzsvēršu, kas ir arī svarīgi pārējos etapos, varbūt ir kādreiz pat nepieciešama ne tikai saruna, ja jums veicās ar ārstu, kas jūs uzklaus un kas ir mieri jums veltīt laiku, bet kādreiz pat ir nepieciešama medikamenti. Otrs posms ir tad, kad cilvēks beidz ārstēšanu. Viņam likās, visu laiku man slimība tiek ārstēta, tiek kontrolēta, es saņemu zāles, bet ja es šās zāles vairs nesaņemu, kad šī slimība ir beigusies šī terapija, pacientam vienmēr liekas, viss tagad kā no laivas esmu izmests, un tas ir ļoti ārkārtīgi, var teikt, emocionāli viss smagākais brīdis. Trešais posms ir, ja slimība atjaunojas. Tas ir atkal atkritiens, agrāk vai vēlāk, bet cilvēki to ārkārtīgi emocionāli smagi pārdzīvo. Viņi varbūt vieglāk pārdzīvo fiziskās ciešanas, kas saistīts ar ārstēšanas dažādām metodēm, bet šī emocionālā apziņa, ka slimība tomēr nav mani pametus vai viņa ir atgriezusies, ir ļoti, ļoti postoša. Un pēdējais, protams, ir terminālā stadijā, jo cilvēks saprot, kas ar viņu notiek, un, protams, šī brīdī ļoti daudz eksistenciāli jautājumi rada ļoti nopietnas arī psihoemocionālas problēmas. Atbildot uz jautājumu, ko darīt, es varu pateikt, varbūt tādus vispārējus principus, un viens no tiem nekad un nekādos apstākļos nepalieciet viens ar savu slimību. Meklējiet cilvēku, ar ko runāt. Visbiežāk tas ir vīrs vai sieva vai tuvs ģimenes loceklis, bet tikpat labi tas var būt paziņa, darba biedrs, pat nejauši sastapt cilvēks, vai manā pieredzē ir bijuši, ka pacients, viņš pat var izrunāties ar savu sunīti, tas viņam ir ļoti būtiski. Tātad nepalikt vienam. Otrs, nekad neatgrūdiet patiesu palīdzības piedāvājums. Tā ir liela kļūda. Mēs arī runājam pacientu nometnēs. Man neko nevajag, man viss ir, liec mani mierā. Bet būtībā es parasti pacientiem saku, ziniet, bet uzrakstiet uz papīra. Varbūt jums vajag kartupeļus atnest, varbūt jums vajag veļu izmazgāt, vai varbūt jums vajag vēl kaut ko izdarīt. Jo tie cilvēki, kas piedāvā, viņi tiešām to dara no sirds, un būtībā viņi jūtas ļoti neveikli un apmulsuši, ja viņiem mēs šādi atsakam. Nākamais, es ieteiktu rakstīt dienas grāmatu visiem pacientiem. Ko jūs domājat, kā jūs jūtaties, ko jūs saņemat? Un man ir pacienti, kas ir savākuši visu, ne tikai savas analīzes un izrakstus, bet arī savas sajūtas. Un šie pacienti, izliekot uz dienas grāmatas lapām savas sajūtas, man pacients pašs ir teikuši, es jūtos daudz labāk. Viņi atbrīvojas. Tas ir tāpat kā istabā ar sastāvējušu gaisu. Mēs attaisam logu un ielaižam svaigu. Un būtībā vienalga, vai cilvēks šo savu saspringumu atbrīvo rakstot vai runājot, šī gadījumā svarīgs rezultāts. Un tas ir. Un, protams, es tomēr ļoti atbalstu visa veida šīs te,
nevis neārstnieciskās metodas, bet metodas, kas tiešām palīdz dziedināt miesu, sākot ar pareizi ēšanu. Tas ir gluži kā no Asklēpija laikiem, kad bija šīs vietas, kur dziedināt. Tieši tā, tās bija dziedinātavas, jā, tātad ar ēšanu, ar patīkamām nodarbēm, ar tīkamu sabiedrību, ar tīkamām sarunām. Mēs kairinām ar pozitīvām emocijām acis, ausis, dvēseli, ja, un tās neapšaubām palīdz, jo nepavēlti, es negribētu teikt, ka audzē ir psihosomātiska slimība, tātad, kur psihes problēmas rada miesas slimību, bet, ka tas ir ļoti cieši ar to saistīts, to šobrīd nenoliedz pat viss kaismīgākie zinātnes piekritēji. Jā, cilvēkam ir sevi jāmīl. Nu, ja tu pats sev nemīlēs, tad arī Dievs tev nemīlēs. Jums te ir tāds viens jautājums, kas jau nāk mums no skatītājiem. Jautājums skan tieši tā, kā viņš ir uzdots. Kurš man varētu pastāstīt un ieteikt, kādi speciālisti vispār būtu apmeklējami pēc ārstēšanas perioda beigām, izņemot onkologu un ģimenes ārstu? Vai kaut kur ir atrodami tādi ieteikumi? Viss ir atkarīgs, kādas ir šīs konkrētā cilvēka problēmas. Es ieteiktu noteikti šiem pacientiem vērsties dzīvības kokā un mēģināt tikt uz kādu no šīm vasaras nometnēm, jo mēs ļoti daudz runājam par to, par slimību, kāpēc viņi rodas, kā tulkot šos te izrakstus, jo cilvēki bieži vien nesaprot, un tas ir ļoti liels tādu viņu, tādas frustrācijas iemesls. Viņiem liekas, ka tur ir sarakstīts briesmīgāk, lai viņš nesaprastu. Bet par speciālistiem šiem pacientiem būtu vajadzīgs psihoterapeits. Es uzreiz gribu teikt, mums Latvijā ir ļoti maz psihoterapeitu, kas nodarbotos ar šiem te smagiem pacientiem, jo viņiem nevajag mēnešiem vai gadiem ilgi urķēties viņu pagātnē. Viņiem palīdzība ir vajadzīga tūlīt. Mums onkoloģijas centrā, piemēram, ir šāds speciālists, pie kura var griezties, tā ir doktora Kārkliņa. Nerad tie ir sociālie darbinieki, ja tā tad cilvēks nezina par pabalstiem, par pensijām, par atmaksām kaut kādām. Ja? Tātad arī šeit ir vajadzīga palīdzīga roka, ko varbūt nevienmēr zina ģimenes ārsts, nevienmēr zina onkologs. Arī mums ir, piemēram, Ramona Kokina onkoloģijas centrā, kā teikt, var zvanīt un pieteikties vizītē, un ļoti labprāt viņi palīdzēs. Tie ir, būtībā, es teiktu tā, nevis speciālists, bet šim pacientiem atbildot uz šīs sievietes jautājumu, viņai ir vajadzīgs kāds, ar ko viņi var izrunāties. Tam nav obligāti jābūt ārstam, tā var būt draudzene, kas viņu uzklausīs, kas nerunās pretī, kas tūlīt nepārmetīs un nemeklēs cēloņus viņas slimībai, bet kas mēģinās palīdzēt. Jā, es pēc savas pieredzes varu teikt, ka tā problēma tiešām pastāv, ka tad, kad tu izēji laukā, un tad tu vēl izdzirdi kādu frāzi, ka tu kaut ko neesi pareizi darījis un pareizi dzīvojis, un tad tu sāc, kā saka, savas dzīves ķieģelīšus visus, kā saka, vērtīt, un vairs nekas neturās akmens uz akmens, un tad ir ļoti grūti savākt sevi kopā. Tā tiešām ir tāda viena no problēmām. Es varētu runāt ar Ilzi. Lūdzu. Man ir ļoti bēdīgi apzināties, ka onkoloģisko pacientu rehabilitācijai nav valsts apmaksa. Un te jau arī ir pacientu rehabilitācijas process. Viss tas, kas notiek ar atgriešanos dzīvē, darbā, vairāk vai mazāk ir atkarīgs no mūsu pacientu iespējām, gan materiālajām, un arī tām spējām komunicēt un uzzināt, ko kurš ārsts vai ko kurš speciālists varētu palīdzēt. Un rehabilitācijas process, tas ir komandas darbs. Tur iesaistās pats pacients, piederīgie, onkologi, fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārsti, psihologi, māsiņas. Daudz tie, kas kaut kādā veidā spēj palīdzēt. Un jo īpaši
Tie ir speciālisti, kas zina kustību terapiju, fizioterapeiti, par vingrošanu, par kustībām, par fizisko slodzi, ergoterapeiti, tie, kas palīdz atgūt roku kustības, ikdienas dzīves aktivitātes, ja tāda vajadzība ir. Tad mākslas terapeiti, ko par mums vēl stāstīs vēl, arī sociālajie darbinieki. Tas ir liels cilvēku tāds kopums, kas varētu palīdzēt. Te arī iesaistās masieri. Un man būtu ļoti patīkami, ja tik tiešām būtu dziedinātājs. Varbūt tās varētu saukt arī par dabas dziedniecības klīnikām, par dabas dziedniecības un rehabilitācijas klīnikām, kur mūsu pacients varētu saņemt gan masāžu, gan ūdens procedūras, gan, ja vajag kādu sāpju terapiju citām problēmām, varbūt, kad ir muguras sāpes, jo nav jau tikai tā viena onkoloģiskā, ir jau vēl daudz citas problēmas. Un arī atraisīties un mēģināt nedomāt visu laiku, kāpēc man ir tāda nelaime. Nu, ja tā tas ir, tu jau neesi vainīgs, ne tu esi vainīgs, ne tavu piederīgi ir vainīgi. Vienkārši tev tā ir nepaveicies dzīvē, un tāpēc nevar visu laiku sev nosodīt, kāpēc man tā vai ko es nepareizi darīju. Nu, ir tā, kā ir, un jāturās pretīm. Jums ir šāds jautājums. Ir priekšstats, ka onkoloģiskiem pacientiem nav piemērotas masāžas. Vai tā ir? Priekšstats par masāžām ir ļoti iesīkstējies. Man jau jāsaka, ka mana saskarsme ar onkoloģiskajiem pacientiem sākās tieši caur masāžu, caur to, ka daļai onkoloģisko pacientu, īpaši tas ir sievietēm pēc krūts vēža, vai arī tad veidojās rokas limfātiskā tūska, vai arī pēc ginekoloģiskajām operācijām veidojās kājas limfātiskā tūska. Un šie ir tie pacienti, ar kuriem es tikos vispirms. Un tā pirmā ārstēšana un reālā palīdzība ir savu veidu masāža, tāda manuālā limfodrenāža, ir saitēšana, ārstnieciskā vingrošana. Un tā ir varbūt vienīgā no visām lietām, kas var atvieglot tūskas problēmas. Tad tā ir manuālā limfodrenāža, bet arī par masāžu vispār, jo te jau runā par cilvēku vientulību, par to, ka pārējie no tevis tā kā nobīstās un baidās, un dažkārt cilvēks paliek pilnīgi viens, un ir tāds neprecīzs citāts no masāžu žurnāla. Masieris un masāža ir brīnišķīgs ceļvedis grūtajā atvesaļošanās posmā. Tā ir saskarsme fiziska un garīga. Un nav teikts, ka masāža izkustina ļaundabīgās šūnas, nav teikts, ka tam dēļ, ka cilvēks masējās, ja saņem kvalitatīvu masāžu, viņam pamatprocess būs sliktāks. Droši vien jādomā arī, kurā brīdī tā masāža, vai ne? Tas drīkst būt tikai tad, kad viss ir beidzies, kā saka, labvēlīgi. Principā mēs neesam iesākuši masēt pacientus ārstēšanas procesā, bet literatūrā tiek aprakstīts, ka arī ārstēšanās procesā tas tiek darīts. Bet es iesaku nākt, kad ir beigusies tā aktīvā ārstēšana, bet tas jautājums nav tā, ka tikai nē. Mēs neesam to kārtīgi pārunājuši. Vēl viens jautājums. Kurš sporta veids ir labāks, ja ir bijusi krūts operācija? Es no savas pieredzes zinu, ka tad, kad beidzās operācija, ka tur tiek izdalīti tādi bukleti, kur ir vingrojumi, kas ir jādara. Un ļoti daudz sievietes dara, bet ļoti daudzas to arī nedara. Man jāsaka, ka par tiem sporta veidiem tas ir atkarīgs, kas tai mūsu pacientei ir bijis paticis iepriekš. Ja viņa ir bijis mierīga un neko nav īpaši darījis, tad, protams, principā tā pēc operācijas vingrošana ir vajadzīga, lai saglabātu tās kustību apjomu. Tas ir pats par sevi. Bet pēc tam ir tie ieteicamie sporta veidi, nūjošana, staigāšana. It kā neiesaka tos sporta veidus, tenisu, bumbu spēles, kalnu slēpošanu, bet īstenībā tad, kad slimība sāk paslēpt savu ļaunumu, man bail teikt, ka noteikti nedariet to vai to, mēģiniet kontrolēti darīt to, kas jums sagādā prieku. Vēl viens jautājums. Kurš sporta veids ir labāks, ja ir bijusi krūts operācija?
es jau par to atbildēju. Viss, kas ir mērens un labs, lai gan ir tāds pētījums par kustībām, man liekas, Anglijā bija saliktas sievas komandā pēc krūtsvēža operācijas ar akadēmiskā airēšanā, bet nevienai no tā nebija vairāk ne limfātiskā tūska, nekā tur bija tāds liels pētījums, bet tur bija krietnas sievas pēc operācijām un viss airēja un nebija problēma nekāda vairāk kā citām. Ir ļoti liels pētījums nesen, kas nācis klajā, kur ir pierādīts, ka sievietēm pēc krūts vēža, sevišķi tām, kurām audzējs ir bijis hormonu receptoru pozitīvs, mērena ikdienas fiziskā aktivitāte gandrīz par 50% pagarina dzīvi. Tas ir ļoti, būtisks rādītājs, un šī mērenā fiziskā slodze ir domāta nevis nodarbošanās ar kādu konkrētu sporta veidu, bet, kā teikt, tautas izkustēšanās līmenī. Tātad slēpošana, nūjošana, staigāšana, peldēšana, kas kuram ir pieejamāks, jo būtībā ir tas, kad šīs kustības notiek regulāri. Ja? Un nevis arī, mēs sakam, trenažieros cilvēki iegūst pozitīvas emocijas, ja izdalās šie endorfīni, tad arī šādas te pastaigas kaut vai gar jūru veicina šo endorfīnu izdalīšanos. Bet tas nav iemesls, kāpēc uzlabojās šie rādītāji. Tie rādītāji saistīti ar ļoti daudziem faktoriem, kas uzlabojās sportošanas laikā, apskābekļošanu, asins plūsmas uzlabošanos un vispār šo te emocionālo pusi. Un vēl viens jautājums, ja ir viegls nogurums, ko labāk darīt, atgulties vai iet pastaigāties svaigā gaisā? Es domāju, ka mēs varam tieši tā atbildēt, labāk ejiet pastaigāties svaigā gaisā. Tā, dosim vārdu Irenai Putniņai. Jā, uztur vai ēšanas jautājums, viņš jālaiž ir ļoti aktuāls, ja mēs runājam par jebkuru slimību, un tikpat aktuāls viņš tad, kad mēs runājam par pilnīgi veselu cilvēku, jo patreiz ir ļoti aktuāla liekā svara problēma, aptaukošanās, līdz ar to sirds asinsvadu slimības un tā tālāk, un zinām saistība noteikti ir arī šai te neveselīgai ēšanai un tam pašam mazkustīgajam dzīvesveidam, par kuru tagad mēs tikko runājām. Arī saistībā ar tiem ēšanas paradumiem vai uztveru uzņemšanas paradumiem, kādi no cilvēkiem veidojas. Un, ja runā konkrēti par pacientu vai par cilvēku jau, kurš sadzīvo ar slimību tajā brīdī, kad akūtā fāze ir garām un ir jādzīvo tālāk, tad tas, ko es gatavojoties nākt šurp skatījos un ļoti spārnot frāzi, bija tāda: galvenais cilvēku uzdevums ir ēst. Tad viņam vajadzētu vienkārši ēst, jo kādreiz ar ļoti stipri medikamentozu iejaukšanos ar šo te arī depresīvo status, par ko mēs šeit runājam, cilvēks vienkārši aizmirst par to, ka šī ir ārkārtīgi svarīga funkcija, vienkārši paēst. Ja mēs runājam par to, ko tad īsti paēst, tad ir tas klasiskais ļoti spārnotais un nevienam nesaprotamais, tad ēst veselīgi. Ja? Ko nozīmē ēst veselīgi? Katram ir noteikti sava izpratne. Runājot tāds ļoti klasisks nostādnes, tās būtu šeit pie šī veselīgā uztura būtu lietot sabalansēt ēdienu, tas ir ēst no katras uzturu grupas kaut ko, nevis kaut ko ļoti izslēgt, jo nav tāds zinātniski pierādīts kāds noteikts diēts, kas būtu derīga tieši pacientiem ar vēzi. Tātad šāds te nav, tad ir jāēd tāpat kā cilvēkiem, ievērojot veselīgus norādījumus, tātad ko vajadzētu darīt? Vajadzētu ēst 5 līdz 7 porcijas augļus un dārzeņus. To raksta visur, un tas tiek ļoti uzsvērts. Protams, nevajadzētu lietot sāļus ēdienus, kulpinātus ēdienus, tur ļoti stipri ceptus. Šobrīd pēdējā laikā diezgan tiek rakstīts par to, ka vajadzētu samazināti uzturā lietot sarkano gaļu. Tās būtu kādas 3-4 porcijas nedēļā, tas ir 3 reizes. Porcija ir ļoti stiepjams jēdziens. Tātad porcija gaļai ir 80 grami. Tātad, praktiski tas ir gabaliņš gaļas. Jā, tātad tas sauja. Teiksim, ja mēs runājam par augļu vai dārzeņu porcijām, tad tur arī atšķirās. Tātad viena porcija ir viens neliels ābols. Tātad to, ko var ielikt saujiņā, tā tas arī ir. Vienīgi porcijas ir mazākas žāvētiem augļiem un riekstiem, tur porcija ir mazāk. Ja tādu kārtīgu sauju riekstu, tas ir diezgan daudz. Ja? Tas būtu par to, kas būtu no tādu ļoti, ļoti klasiskiem ieteikumiem. Protams, vēl viena lieta, kas būtu jāsako tauku daudzumam diētā, tad ļoti daudz taukus lietot nevajadzētu, un ko nozīmē nelietot taukus. Prātīgi veikt iepirkums, izvēlēties taukus ar produkts ar zemu tauku
tauku saturu, it īpaši tas būtu attiecināms uz piena produktiem, kur, protams, ir ļoti uzmanīgi jāseko, jālieto zivis. Tāda ļoti tāda klasiska ieteikuma. Protams, cilvēkam arī vajadzētu atcerēties par to, ka ir jālieto pietiekamā daudzumā šķidrums, un arī visi kaut kādi konkrēti ieteikumi atkarībā no diagnozes, viņi tiešām ir ļoti individuāli. Kāda problēma, tad šo problēmu arī jāmēģina kaut kādā veidā risināt. Jā, tad, ja ir nelabumi, tad ir jāmēģina ēst ļoti mazām porcijām, pietiekami bieži, un, teiksim, jā, tā kā tā situācijas ir ārkārtīgi dažādas, jā, un līdz ar to arī, bet tā pamatdoma tomēr būtu to, ka cilvēkam ir jāēd, jo manuprāt, ka arī ļoti bieži vēža pacientiem ir tas, ka runā par medikamentiem, runā par aktivitātiem, bet par to, ko cilvēks tiešām ēd, un es savulaik esmu strādājis onkoloģijas centrā, es zinu, ka tā bija ārkārtīgi liela problēma priekš cilvēkiem, ka tiešām neviens pat cilvēks atbild, ko parasti klasiska atbilde ir kāda. Es esmu paēdis. Jautājums, cik daudz tu esi paēdis un ko tu esi paēdis? Kas mazinātu nelabumu pēc ķīmijterapijas? Varbūt var kaut ko konkrēti. Varbūt sākumā iedošu doktoru Baltiņai, jo viņi sāka par šo jautājumu. Viens no ieteikumiem, dodoties uz ķīmijterapijas procedūru, noteikti tā ir rītā maz drusciņu paēst. Jo, lai cilvēks neierodas pilnīgi tukšā dušā, jo tas šo problēmu var pastiprināt. Nākamais ķīmijterapijas procedūras laikā, kas dažkārt var ilgt vairākas stundas, un cilvēks ir pievienots pie sistēmas, tad, protams, tur dīžēšana nesanāk, bet šādā sakarā es vismaz savām pacientēm saku, paņemiet līdzi saldētus skābas sulas kubiciņus, jā, tāpat ingveru sakni, ingveru tēju, sasaldēta kubiciņā, tas augstums un tā garša arī palīdz mazināt to šķebināšanu. Protams, tā šķebināšana, ko rada ķīmijterapija, viņa bieži ir arī nosacījuma refleks, izraisīt šķebināšanu, un tur tikai ar ēšanas režīmu kaut kādiem pieregulējumiem mēs reti, kad palīdzēsim, tur ir vajadzīgi arī konkrēti medikamenti. Bet par tieši, kā uzturēt svaru pēc ķīmijterapijas, es došu vārdu tomēr uzturniekam. Katrā gadījumā tā ir ārkārtīgi individuāla lieta, un cilvēkam ir jāmeklē pašam šis sev piemērotais režīms. Tas, ko var ieteikt, tās tiešām ir ļoti mazas ēdienreizes un ļoti biežas. Tātad cilvēks ēd pa drusciņai mazliet. Kas ir ļoti būtiski, ir jāsaprot, kurā brīdī paliek slikti. Jo cilvēks kļūst jūtīgs uz dažādām smaržām, uz to, ko varbūt ēd citi, to, ko viņš redz. Tad praktiski ļoti jāvadās pēc tā, ko tu pats saproti, kas tev ir vajadzīgs. Ja teiksim, virtuvē tiek gatavots ēdiens un ir slikti, tad šajā vietā noteikti nevajadzētu ēst. Ja? Tad tev vajadzētu iet no tās vietas prom un ēst pilnīgi kādā svaigā gaisā uz balkonu, vai varbūt pat iziet ārā ar šo te mazo uzkodu. Tas būtu no tādiem varbūt netradicionāliem ieteikumiem. Kopumā nav tādas lietas, kuras noteikti palīdzētu pie nelabumu un noteikti nepalīdzētu. Bet ļoti daudz tiek rakstīts, ka cilvēks pats var saprast, kas tad īsti viņam palīdz. Un nav kaut kādas noteiktas normas, ka ja tu brokastīs ēd pusdienas un pusdienās ēd brokastis vai dari vēl kaut kā savādāk. Tev pašam jāsaprot. Un ja pēkšņi ir tā, ka no rīta pamostoties, tu vari apēst savas pusdienas, tad tev ir jāēd savas pusdienas un nav jārēķinās ar to, ko teiks pārējie. Ja tu gribi ēst savu brokastu putru pusdienu laikā, un tu vari viņu tajā brīdī apēst, tad tev tā ir jārīkojas. Ja? Un praktiski ir jāskatās tiešām izejot individuāli, vai tās tiešām ir kaut kādas lietas, ko tu ļoti labi vari apēst. Ja? Ir dažādos ieteikumos rakstīts, citi raksta var košļāt košļājumās gumijas, citi raksta ne no košļām gumijām paliek slikti. Ja? Vienā vietā ir rakstīts citronu sulu palīdzēs, ja? Otrā vietā tiek rakstīts citronu sulu noteikti jums nevajadzētu. Tā ir ļoti individuāla lieta, un cilvēks varētu pats mēģināt izvēlēties. Un šeit laikam ir ļoti būtiska šī te atbalsta esamība, vai ir otrs cilvēks, vai būs, kas aizies uz veikalu, kas rēķinās ar to, kas rēķināsies, kas tev nopirks nevis 5 kilogramus lielu arbūzu, ja, bet kas tev nopirks vienu tādu auglīti un vienu tādu. Varbūt, ka tas ir tas, ko es šajā brīdī gribu, jo cilvēks reāli pats nespēja izvērtēt, un arī uztur speciālisti šādi es atbildēt nevaru. Noteikti vislabāk, ja ar cilvēku parunā un tad meklē šo te individuālo pieeju. Vēl ir viens tāds jautājums, ja neko negribas ēst, kāds būtu tas minimums, ko tomēr pa dienu vajadzētu apēst? Kādus produktus un cik daudz? Tāds ir jautājums.
Nu, šis ir tiešām ļoti sarežģīts jautājums, jā, jo es varētu izstāstīt kaloriju daudzumu un cik tieši tas būtu un ko tad vajadzētu. Jā. Es domāju, ka vajadzētu būt šīm te 3 līdz 5 ēdienreizēm noteikti. Un no katras ēdienu grupas vajadzētu ēst drusciņu. Tātad vajadzētu noteikti kaut ko, kur ir daudz olbaltumvielas. Jā. Viens no labākajiem variantiem, protams, tas būtu vājpiena biezpiens. Cilvēks varētu ēst tas pats jogurts, kas ir laba lieta. Jā. Un arī man liekas, arī pie nelabumiem ļoti daudz, kur tiek rakstīts, ka jogurts ir labi lietot pirms ēdienreizes, pēc ēdienreizes, pa vidu, tātad jogurts viņš atvieglo šīs te nelabuma izpausmes. Noteikti vajadzētu lietot, bet atkal jāsaka, ja nav kādas, ja patoloģija nav tieši saistīts ar kuņģzēnu traktu, tad tiek ieteikts lietot pilngraudu produktus, tad tā būtu tā pati mūsu zināmā rudzumaize vai rubmaizīte, vai tie būtu pilngraudu auzu pārslu putra, tad tas ir tas, jo pilngraudi ir ļoti vajadzīgi, cilvēkam ir vajadzīgs šķiedrvielas vai balastvielas, kas ir ļoti būtisks priekš gremošanas. Tātad, ko vēl cilvēkam vajadzētu, viņam vajadzētu saņemt pilnvērtīgas eļļas, ja viņš var ēst un viņš var drusciņi ēst, zivi būtu ļoti labi. Ja viņš nevar, tad praktiski zivju eļļa arī ir viens no tiem uztura bagātinātajiem, kurus iesaka arī onkoloģiskiem pacientiem, jo īstenībā oficiāli tomēr mums ir jāsaņem viss, kas būtu nepieciešams, jāsaņem ar uzturu. Jā. Un kas vēl ir ļoti būtiski jāatcerās tiešām par dārzeņiem un augļiem. Jā. Tātad kādā salikumā cilvēks var apēst, tas ir ļoti atkarīgs no viņa, jā, bet viņam ir jādomā no katras šīs grupiņas, ko viņš varētu sev atļauties un ko viņš var tiešām, nevar teikt iedabūt iekšā, bet kas viņam garšot. Bet bieži vien par to lieko svaru runājot arī, viņš rodās arī depresijas rezultātā, kad gribās apēst tās savas bailes un nemieru. Jā, un šeit tad ir jāskatās pašam pēc sevis, ir tāds visiem zināmais, laikam, tas ķermeņa masas indeks, ko cilvēks sev var izrēķināt vai apskatīties tāpat internetā, un skaitās, tās veselīgās robežas ir no 20 līdz 25, kurās vajadzētu cilvēkam ieturēties, un arī, tad, ja ir liekās svara problēmas, tad tomēr ir jāsako savam svaram, šai svara korekcijai jānotiek, viņai nav jābūt tādai, ka es pārstāju ēst, un tad, tas ieteikums ir, ka cilvēks varētu zaudēt 0,5 kilogramu nedēļā, tas būtu tā pieļaujami, ka viņš tā kā samazinās šis svars. Un, aizēst depresiju nevajadzētu. Un tad mēs mēs jau it kā to visi zinām, tikai kā lai ar to tiek galā. Ir jāiet ārā, nevis jāstaigā gar leduskapiem. Ir jāpastaigājās, ir jāpadzerās, ir tiešām jādzer ūdens un mazliet jāpaskaita sev līdzi, jo praktiski tomēr tas ir arī tāds veselīguma pamatā, kā ja tu gribi būtu saglabāt šo te veselību un cīnīties ar slimību. Nepatīk vārds cīņa. Mēs runājām arī pirms dats par tiem liekajiem kilogramiem. Varbūt vēl kaut ko var piebilst. Liekie kilogrami. Es nesen lasīju tādu ļoti interesantu atziņu, ka 0,5 kilograms mūsu ķermeņa tauku prasa 4 kilometrus vissīkāko asinsvadu. Tātad, arī tauku šūnas grib ēst, un, kā zināms, audzējiem, lai audzēju augtu, vairotos, radītu pēcnācējus, arī distāli, viņiem ļoti svarīgi ir jaunu asinsvadu veidošanās. Un tas ir viens no momentiem, ko saista aptaukošanos ar palielinātu audzēju risku, kad ir pastiprināta šī jauna asinsvadu veidošanās. Un, protams, var rasties jautājums, bet ja es tos taukus zaudēju, kur tie asinsvadi paliek, tad daba jau ir ļoti gudra, viņi neko lieku netur, un tas liekais arī pazūd, bet, tas ir viens no tiem momentiem. Parasti mēs pacientiem sakam, svarīgāk ir saglabāt svaru, nevis viņu zaudēt vai viņu uzaudzēt, ja viņam tas svars ir kāds viņš ir bijis. Jo jebkuras tādas ļoti lielas svārstības arī ir liels slods organismām, un, kā jau kolēģi pareizi teica, ne vairāk kā 0,5 kilogramu nedēļā, jo cilvēkam liekas, viņš tagad tas. Par depresiju runājot, jums ir pilnīgi taisnība, kurš depresiju izraud, cits apēd, kā kuram tas ir, un šī gadījumā es domāju, ka vismaz Latvijā es esmu ievērojis to, ka vēža slimnieki ļoti maz lieto
antidepresantus, jo ir situācijas, kad mēs tikai ar parunāšanu, tikai ar rokas paturēšanu palīdzēt nevaram, kad ir tiešām vajadzīgi šie antidepresanti, un viņi nav vajadzīgi mūžīgi, bet ir noteikti periodi, kad viņu lietošana ir attaisnojama un pat veicināma. Bieži vien jau ir arī tā, ka pat nepaspēja pamanīt tos liekos kilogramus, jo tās pārmaiņas ir tik daudz un briesmīgas, ka tu nepaspēji, ka tur jau ir sāni jau lieli un tā. Ilzi, jūs gribējāt kaut ko? Attiecībā par ēšanu un par žēlošanu. Visvienkāršākais jau ir savu piederīgo pažēlot, teikt, ko tev atnest no veikala, ko tu ēdīsi. Bet varbūt, ka tas atbalsts būtu lielāks, pateikt, šoreiz to kūciņas tev nenesīšu, bet aiziesim pastaigāties. Aiziesim ar sunīti ārā pastaigāties. Lūdzu vārdu, tad mēs dodam Sanitai Ciganovskai, mūsu mākslas terapeitei. Jā, tātad par mākslas terapiju. Mākslas terapija ir tāda salīdzinoši jauna veselības aprūpes joma, kas ienāk šeit Latvijā. Un šeit izmanto mākslu un radošo procesu, lai veicinātu cilvēka psiholoģisko, emocionālo, garīgo un fizisko labklājību. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas vajadzības, savas vēlmes, savas sāpes varbūt izzīmēt vai izgleznot vai izveidot no māla vai no plastelīna. Un šādā veidā viņam tiek dot iespēja paskatīties, kas sanāk, un mēģināt apzināties, kas ar viņu notiek. Jo tikai tad, kad viņš apzinās, kas ar viņu notiek, var tālāk strādāt un mēģināt risināt šīs te problēmas. Tad vai nu ir tie kaut kāds smags zaudējums izjūtas vai šīs depresijas izjūtas, tad viņa sākumā ir jāapzinās un tālāk ar viņā var arī strādāt. Vai drīkst pajautāt, kā jūs to darat? Jūs analizējat pēc tam tos zīmējumus, kā notiek tad šī apzināšanās? Jo to bez speciālista droši vien, ka nevar. Jā. Ir tā, ka patiesībā šī darba analīze notiek, bet tikai kopā ar šo cilvēku, kas to darbu ir radījis. Nav tā, ka mēs paņemam to darbu, aiznesam kaut kur kā mākslinieks. Publiski rādat, vai ne? Un tagad stāstam, kas šeit ir noticis, bet patiesībā šeit notiek saruna ar pašu cilvēku, kas šo darbu ir radījis, jo tikai viņš zina, kas tur ir izveidots un ko tas viņam nozīmē. Un mēs, mākslas terapeiti, palīdzam viņam apzināties, varbūt skaidri nosaukt tās lietas vārdos. Bet bieži vien jau pats, ka tu tur kaut ko zīmē vai krāso, nebūdams ne gleznotājs, ne zīmētājs, tu jau nezini, ko tu tur zīmē, vai ne? Tā ir. Tāpēc šis terapijas process, viņš tiek vadīts. Jā. Ir dažādas tehnikas un uzdevumi, ar kuru palīdzību cilvēks var tā kā pamazām, bet lēnā garā, protams, citam ilgāk, citam ātrāk, tā kā nonākt pie šo te savu izjūtu apzināšanās. Bieži vien jau tas notiek arī pats no sevis. Es zinu, ka ļoti daudz sievietes sāda vai tamborē tajā laikā, ja? Un tos es zinu tādas, kas ir izmeta savus džemperus pēc tam miskastē, ja? Acīm redzot, tur ir iādīts kaut kas tāds, ko negribās ne pieņemt, ne atcerēties, ja? Tā bieži vien ir. Tā ir. Tas ir ļoti labi, ja cilvēks vai sieviete kaut ko dara vēl paralēli, vai ne? Ka viņai ir kāds intereses, kāda hobija, tāpat adīšana, un tāpat arī zīmēt var viens pats savā nodabā. Bet šeit ir svarīgi arī, ka ir tā saruna, kad viņai ir iespēja izrunāties un pateikt to, kas viņai ir uzkrājies, gan to savu sāpi, gan arī, kad ir kāda priecīga noteikuma. Tas arī ļoti svarīgi par to runāt un to saprast, ka tas patiesi notiek. Un kā jums notiek tā zīmēšana? Tā notiek grupās? Ir iespēja gan grupā, gan arī individuāli. Jā, protams, šis grupas process, viņš varētu būt tāds bieži vien tāds ātrāks, kas palīdz ātrāk nonākt līdz kaut kādām, līdz lietu izprašanai, jo bieži vien ir tā, kad sieviete pati varbūt baidās un neuzdot īstos jautājumus, vai arī nespēja uzreiz sniegt to atbildi. Bet grupā parasti satiekās cilvēki, kuriem šīs problēmas līdzīgas, un cits varbūt jau ir ātrāk kaut ko atklājis par sevi, cits varbūt vēl ir tikai ceļā uz šo atklāšanu.
Un šajā te dalīšanās procesā bieži vien ir tā, kad ir iespēja saklausīt to atbildi uz savu jautājumu. Es skatos, jums ir arī kaut kādi paraugi vai piemēri. Jā, es esmu paņēmusi... Ko drīkst rādīt? Jā, es esmu paņēmusi līdz dažus zīmējumus. Protams, vienojoties ar šīm sievietēm, kas viņas ir zīmējuši. Un parādīt to, kad nav jābūt māksliniekam, lai piedalītos mākslas terapijas procesā. Jo šeit mākslas radīšanas uzdevums ir mērķis pilnīgi savādāks. Ja? Tā kā ļaut vaļu izpaust savas emocijas, savas vajadzības, spontāni, bieži vien tā kā neapzinoties. Ja? Un tad man ir tādi zīmējumi, daži mākslas darbi, jo šeit mēs tā kā viss ir māksla, kas tiek radīts, ja, kas parāda, ka bieži vien tā kā netiek piedomāts pie tā gala rezultāta, bet svarīgāk ir tieši šī izpausme. Bet ko jūs, piemēram, stāstītu par šādu darbu? Es noteikti nestāstītu, es jautātu, ko šī konkrētā sieviete ir domājusi, kādas viņai domas un kādas ir asociācijas bijušas tajā mirklī, kad viņa radīja, kas bija tas, par ko viņa domāja. Un tad izejot no tā saruna virzītos uz to, kas tad ir sanācis, kā viņai liekas, un tas, kā viņa jūtas ar šo te darbu. Vai viņai ir izpaudus, vai viņai ir izdevies izpaust to savu pirmo domu, vai nē. Ja nē, tad tā saruna varētu turpināties par to, kas tad būtu vajadzīgs, lai viņa varētu izpaust šo savu to vajadzību un ideju. Jā. Es te vēl vien, protams, ir arī daži darbiņi, un cilvēki bieži vien zīmē arī cenšas zīmēt tādus realistiskus darbus, un kas arī nav nepareizi, ja, jo katram tā vajadzība konkrētajā mirklī ir tā kā īpaša un tikai viņam viena zināma un vajadzīga. Jā. Ko, jums aiziet uz nodarbību. Pilnīgi es neko nesaprotu no tām lietām. Ko jūs man teiktu? Ko jūs sakat? Es atnāku, un kā jūs man ierosināt, lai es nemācētājs zīmētu? Kāds pirmais teikums? Kā jūs uzmundriniet, lai cilvēks kaut ko sāktu zīmēt? Patiesībā, lai parasti šīs terapijas sākumā, vienmēr mēs tiekamies individuāli ar katru cilvēku, kurš tā kā vēlas pieteikties terapijai vai piedalīties. Un tad mēs izrunājam šīs gan viņa vajadzības, gan arī vēlmes, gan arī es izstāstu par to, ko mēs gan varētu darīt kopīgi, gan arī viņš individuāli, ja, lai sasniegtu šo te vajadzīgo rezultātu. Protams, cilvēkiem mērķi bieži vien ir tādi patiesībā mākslas terapijā neizpildāmi un nesasniedzami. Bet šeit ir veids tā kā paskatīties un pamēģināt tā kā saprast, un tā kā izdomāt, kas ir sasniedzams reāli un kas nē. Un tā kā, lai palīdzētu uzdrošināties un sākt kaut ko darīt, es bieži vien arī strādāju kopā ar šo cilvēku. Vispirms iepazīstinot ar mākslas materiāliem, parādot katru krāsas burciņu vai zīmolīti, vai arī tāpat māls un plastelīns tiek izmantots. Tad mēs varam strādāt gan kopīgi, veidojot kādu kopīgu darbu, kamēr vēl īsti nav drosmes pašam kaut ko uzsākt, vai arī parāda kādas atsevišķas tehnikas, piemēram, kā izmantot materiālus, un kā dodot pēc tam arī iespēju šim cilvēkam pašam mēģināt un darboties. Tā, mums ir ienākuši pāris jautājumi, tātad mums tomēr kāds seko. Jautājums visiem droši vien, vai ir konkrēti vitamīni un uztura bagātinātāji, ko lietot? Pilnīgi viennozīmīgi var atbildēt, ka šī brīža koncepcija ir, ka nevienu uztura bagātinātāju lietošana nepasargā no vēža attīstības, nepasargā no metastāžu un recidīvu attīstības. No mūsu puses skatoties, ir pilnīgi tāda pati atbilde, tā kā nav tādu, arī mēs skatoties pētījumos neatrodam pilnīgi nekādus
pārliecinošus datus par to, ka kāds no šādiem te vitamīniem vai uzturbagātinātajiem varētu palīdzēt. Gluži otrādāk būtu ļoti labi, ja pacienti ar savu ārstu kopā apspriestu to, ko viņi lieto, kas iespējams nav zināms, tāpēc, ka bieži vien tas var radīt kādas papildus problēmas un apgrūtināt pacienta stāvokli. Tad ir jautājums, ko var teikt par alkohola lietošanu, par sarkanvīnu? Tā, kopumā rekomendācijās tomēr tiek ieteikts alkoholu nelietot vai lietot saprātīgi nelielās devās. Tā būtu tā pati viena deva dienā, bet īstenībā droši vien es teiktu, ka ja cilvēks var iztikt bez, tad viņš varētu arī dzīvot bez. Ja viņam dzīves kvalitātei drusciņi ir vajadzīgs, aizliegt droši vien neko nevar. Tā, tad jautājums, vai ķīmijterapijas laikā ir ieteicamas fiziskas aktivitātes? Es domāju, ka saprāta robežās. Es nedomāju, ka cilvēkam pēc tam, kad viņš jūtās slikti, vajadzētu doties uz trenažieru zāli vai ko, bet pastaiga, lēna, mierīga pastaiga sevišķi vēl labā sabiedrībā, svaigā gaisā, noteikti ir veicināma un atbalstāma un pat iesakāma. Gadu pēc krūts vēža operācijas padusē spīlējoša sajūta, vai tas paliks un ko darīt? Tas bieži ir saistīts ar limfas krāšanos. Sievietes domā, ķirurgs tur ne tā griezas, tā nav atkarīga šī komplikācija no ķirurga roku veiklības. Ir, kā es pacientiem saku, ir tādas sulīgākas un ir mazāk sulīgas, un te es domāju, Ilze var ko papildināt par šo limfostāzi. Limfostāze pēc krūts vēža operācijas, diemžēl viņi var attīstīties, un tas tik tiešām nav atkarīgs no operācijas tehnikas. Bet tie atkal ir kaut kādi faktori, ir varbūt limfadu uzbūves īpatnības, un arī esmu pētījusi pa literatūru, kam biežāk, bet tā nav. Tur tās pašas tie faktori, kas veicina, ir liekais svars, un tas ir principā visām slimībām, tad specifisks nav nekas, bet tad ir jāseko, jo principā pēc operācijām tā tūska pārsvarā tik tiešām rodās no pleca un iet uz roku, un pašām ir jāpaskatās, cik viņi strauji progresē, un tad, ja tas ir traucējoši, noteikti ir jāsaka savam ārstam, un pēc tam, es jau iesaku nākt pie mums un tad kopā domāt, kā veidot to tālāko programmu. Es uzreiz gribētu teikt, varbūt pirms doties pie fizioterapeita tomēr veikt vai no ultraskaņas izmeklējumu un pārbaudīt, vai tur nav šķidra limfa, kas būtu ar adatu jāatsūc. Un tad ir jāgriežās pie sava ķirurga, kurš veic šo operāciju. Pateikt to iepriekš ir ļoti grūti, vai sievietei būs šāda veida komplikācija vai nē. Vienai šī limfas tecēšana beidzas ātrāk, citai beidzas ilgāk. Ir sievietes, kuras pat gadu staigā pie sava ķirurga un regulāri atsauc šo limfu, bet vienā brīdī jau tas process apstājās. Tikai, protams, tas ir apgrūtinoši un varbūt vienai otrai biedējoši un ļoti liela nepatīkama rāda sajūta. Vai var iet pirtī? Jāsaka tā, visu var ar mēru. Ja? Es zinu, ka savā laikā ļoti bija tāds viedoklis, ka pirtī iešana veicina vēža šūnu ātrāk izplatību. Protams, mums ir jārēķinās ar to, ka, lai ar cik veiksmīgi nebūtu operācija, mēs nevaram garantēt, ka kaut kur vēža šūnas vai šūnu kompleksi pa asinīm staigā, varbūt vienā otrā vietā šie šūnu kompleksi uz laiku pieķerās asinsvadu sieniņai un gaida izdevīgu brīdi, lai plūst tālāk. Un šādas te pastiprinātas siltuma procedūras, kas veicina asinsriti, varētu teorētiski veicināt šo te vēža šūnu ātrāku izplatību. Kas attiecās par pirtī iešanu, es saku tā, ja jūs varat gūt baudījumu, nepārsniedzot 60 grādus, tad es jums to neaizliedzu. Bet ļoti bieži cilvēkam liekas, viņš ies 100 grādos un tad tur karsēsies, lai iztek viss ārā. Tas gluži nebūtu tas, ko es ieteiktu vēža slimniekiem, iet pirtī un karsēties tik ilgi, kamēr tās sliktās vielas iztek ārā. Ja? Jo tomēr mēs droši vien Ilze labāk komentēs, ko tas siltuma procedūras vēl var papildus kādus riskus radīt.
Un vēl ir arī infrasarkanās pirtis, arī tādas. Es arī neteikšu stingru jā infrasarkanām pirtīm onkoloģiskiem pacientiem. Ir daudz pētījumu, ka attīra organismu un tur uzlabo asins apgādi vispār, bet vai es teiktu, ej, lūdzu, spirt, es neteiktu to. Tas atkarīgs no pašsajūtas, bet tomēr es neteiktu, jā, ej uz to pirti. Un vēl tagad ir modē arī kriosaunas. Kā tas ietekmē? Ļoti krasas temperatūras maiņas, jā, nebūtu ieteicams. Tas gan ir fakts. Protams, neviens nevar tā objektīvi pamatot, kāpēc, jo man arī vienmēr jodas jautājums, nevar iet, bet kāpēc? Es gribu zināt, kāpēc. Varbūt nav tādu ideālu skaidrojumu, vienīgais ir tas, ka šīs ļoti krasās temperatūras svārstības var veicināt šo vispār trombu veidošanās, bet vēža slimniekiem mums vienmēr jārēķinās, ka tā vēža šūna, viņa ir ļoti neelastīga attiecībā uz vissīkākiem asinsvadiņiem. Un būtībā viena no lielām problēmām, kas ir pastiprināta rodas onkoloģiskiem pacientiem, ir tromboemboliskās komplikācijas. Un šo komplikāciju iemesls, viens no iemesliem ir tas, ka veidojās šo vēža šūnu kompleksu trombi ļoti sīkajos asinsvadiņos. Ja? Nevis trombi kā no asins elementiem, bet šīs vēža šūnas, šo vēža šūnu kompleksu, viņiem uzslāņojas vēl tie asins elementi. Ja? Un, ja mēs iedomājamies eritrocītu kā tādu pankūciņu, kas var saspiesties un izplesties, un viņi var izspraukties cauri vissīkākai asinsvada caurumiņam, tad pa vēža šūnu to nevar teikt. Un tādēļ varbūt no šī viedokļa šīs ļoti krasās, tas pats arī, ja mēs ejam pirtī, tad vēlams būtu nevis tūlīt mesties ledus augstā baseinā, bet vienkārši pasēdēt vai ar remdenu ūdeni noskaloties, jo tā ir atkal galējība. Bet paliekot pie tādas saprātīgas pirtī iešanas, ne augstā temperatūrā un bez šīm te kontrastainām ūdens procedūrām, es domāju, ja cilvēkam tas sniedz labsajūtu un viņam tas ir svarīgi, un viņš varbūt visu mūžu ir gājis pirtī, un viņš to izjūt kā diskomfortu, tāpēc, ka viņš vairs nevar iet, tad, protams, mēs runājam lēnu, un kāpēc tā vajadzētu un kā vajadzētu. Arī par tām kriosaunām, es domāju, tas ir ļoti, ļoti liels stress organismam. Ja tur ir kaut no 160 līdz 200 grādiem mīnusos, tas ir ļoti stiprs kairinātājs. Un vai to vajag? Ja gribās, tad, ja gribētu norūdīties, stiprināt organismu, tad ir tās vienkāršās ūdens procedūras, vēsas un augstas dušas, aplējumi, bet regulāri, kā visiem cilvēkiem, tā arī cilvēkiem ar onkoloģiskajām problēmām, tad tas ir daudz mērenāk un jēdzīgāk. Bet tas ir par stipru, es domāju. Un veselam cilvēkam kriosaunas? Es domāju, tur jau ir dažādas indikācijas skaistumam, norūdīšanās, locītavām, reumatoloģiskajiem pacientiem, ir tie pētījumi arī locītavu pacientiem. Principā, ja cilvēkam ir patīkams augstums, tad jā, man jāsaka, tā kā man patīk, ir fiziski, bet ir jau visādi cilvēki, bet vairāk viņš iet skaistumam un locītavu slimniekiem. Un vēl viens jautājums, cik ilgi var lidot ar lidmašīnu? Vai ir nozīme ilgumam? Ar visu piedurkni, protams. Tāds jautājums. Vai var lidot uz Austrāliju? Sievietēm pēc krūts operācijām, kurām ir problēma jau ar limfostāzi, protams, pirms sēšanās lidmašīnā, vēl ideālāk no rīta pamostoties, jo šīs piedurknes ir jāuzvelk vēl neizkāpjot no gultas. Vienalga, vai tā ir piedurkne, vai tā ir zeķe, ja? Un, protams, kad ir prasība, lai pirms lidošanas noteikti šo piedurkni valkātu. Lidojuma ilgums, neesmu atradusi tādus pētījumus, ka lidot uz Sidneju ir bīstamāk nekā lidot uz Buenos Aires no Rīgas, ja? Bet par šo piedurkni tas gan ir fakts. Man nav nekādas citas piebildes. Vēl viens Jānis mums jautā. Man bija sēklinieka vēzis, seminoma 3B stādijā. Kopš ķīmijterapijas kursa beigām pagājis 1 gads, bet man ir regulāri sāpes vēdra lejasdaļā. Labajā pusē virs operācijas vietas, rētas.
Analīzes ir normas robežās pēc ārsta apskates. Kāds varētu būt sāpju iemesls, vai sāpes varētu būt no tā, ka slimība atgriežas, vai tas vispār iespējams, vai tas varētu būt no sportošanas, dažreiz slēpoju. Es atvainojos, viņam bija arī operācija, tikai ķīmijterapija. Nereti vēža slimniekiem ir saglabājis tā saucamās pēcoperācijas rētas sāpes. Operācijas laikā tiek pārgriezti vai traumēti ļoti daudzi nervu šķiedru. Un šī gadījumā, ja kungam viss ir kārtībā, it kā ar analīzēm un arī veicot droši vien vizuālās diagnostikas izmeklējums, tad es pieļauju, ka tas varētu būt saistīts tomēr ar šo te pēcoperācijas, šo te nervu šķiedru bojājumu. Un šī gadījumā tas noteikti nenozīmē, ka viņam noteikti ir sākusies slimības atjaunošanās. Tas, ka šīs pazīmes parādās ilgāku laiku pēc operācijas, arī tā notiek, diemžēl. Vai tas varētu būt iemesls, ka viņš nedrīkstētu sportot? Es domāju, viņam jāsporto tik, cik viņam tas nerada liekas sāpes vai sāpes nepastiprinās. Ilze, vēl kaut kas? Pamazām mēs tuvojamies noslēgumam. Man būtu lūgums katrai no jums pateikt pāris teikumus mūsu skatītājiem. Es novēlētu jums satikt cilvēku, ar kuru jūs varat izrunāties, uzrakstīt uz lapas daudzus jautājumus, aiziet un saņemt atbildes, jo vislielākā problēma un, pareizāk sakot, tas, kas mūs visvairāk nomāca, ir neziņa. Vai tas, ko mēs izdomājam, kāpēc mums ir tā, jo nereti tas briesmīgākais bubulis ir tas, ka mēs nesaprotam, kāpēc, kā šī gadījumā, kāpēc sāp, kāpēc spiež, kāpēc ir vēl kaut kas. Un tad, kad mēs to parunājam un analizējam, kāpēc tas tā varētu būt, cilvēks ļoti ātri nomierinās. Tā kā novēlu jums satikt dzirdīgas ausis un saprotošu prātu. Es gribētu novēlēt to, lai jūsu dzīves kvalitāte būtu pēc iespējas labāka, lai šī ļoti, ļoti smagā slimība neņemtu virsroku par jums fiziski un morāli, lai jums būtu atbalsts un spēks turēties pēc iespējas labāk. Es noteikti pievienošos tam, ko teica kolēģi, un es domāju, ka ir ļoti būtiski ne tikai vienmēr domāt, kas ir veselīgi, ne tikai domāt, kas ir pareizi, bet tā kā mēs šeit arī visi runājam, ka domāt, kas ir domāts tieši tev, kas ir vislabāk tieši tev pašam, varbūt mazliet vairāk padomāt šajā brīdī par to, ko tu gribi dzīvē, kā tu gribi dzīvot, kā tu gribi ēst, kā tu gribi kustēties un iziet vairāk no šīm te savām vajadzībām. Jo ļoti bieži mēs ļoti daudz domājam par citiem. Varbūt šis ir tas mirklis, kad mēs varam padomāt par sevi. Un droši vien tas ir arī būt mans vēlējums. Jā, mans vēlējums arī būs saistīts ar to, ka nebaidaties un uzdrošinieties domāt par sevi, domāt par to, kas ir vajadzīgs jums šajā brīdī, un nebaidīties arī paprasīt no citiem palīdzību, atbalstu un arī lūgt, lai jums palīdz saprast un atbild uz jūsu jautājumiem. Paldies! Un es vēl piebildīšu Sanitai, ja ir interese par mākslas terapiju, tad lūdzu interesēties www.dzīvībeskoks.lv, tur notiek nodarbības regulāras. Es arī novēlēšu laikam neaizmirst, padomāt par sevi katru brīdi, jo laikam jau mēs paši sev tomēr esam tie svarīgākie. Visu labu!